7 tēmas, par kurām nerunāt pirmajā randiņā. Ja sen neesi devusies uz randiņiem, tad droši vien tevi mulsina. Par ko gan šajos laikos cilvēki runā? Tu dzīvo savā burbulī, iespējams pat neiedomājies, ka par tām tēmām, par kurām tu ikdienā runā, tās varētu būt tabū vai nebūtu korektas pirmajā randiņā. Bet varbūt tu esi tik ieturēta un konservatīva dāma, ka tev viss tas stingzina, ka tu dzirdi savā adresē kādu ļoti nekorektu jautājumu. Kādam tās ir ok, kādam tās ir nepieklājīgas. Bieži vien neveiklība ir saistīta ar zemu pašnovērtējumu, nedrošību, kautrību, iepazīšanās, pieredzes trūkumu vai sociālā spiediena izjūtu, lai patiktu. Šis spiediens var šķist milzīgs pirmajā randiņā, kad vēlas mērķi iepatikties. Kad es domāju par saviem daudzajiem neveiksmīgajiem pirmajiem randiņiem, es vienkārši šausminos par smieklīgajiem tekstiem, kas ir no manis izvēlušies laukā. Tā kā sastrēgums stundā. Omalīgs onkulītis no savas mašīnas, kas stāv man priekšā. Un tu saproti, ka tu vairs neko nevari izdarīt. Tā kā tieši jāstāv un jāgaida, kas notiksies. Un tas klusuma brīdis vienkārši ir ilgi stingzinoši. Es vēlos kaut toreiz zināt, par ko nerunāt pirmajā randiņā. Bet tad es šodien nevarētu dalīties ar savām grūti iegūtajām zināšanām. Vai jāmin visas tabū tēmas, kas ir minētas etiķetes grāmatā? Nē, ir lietas, par kurām var runāt un pat iesaka runāt jau pirmajā randiņā. Ja abiem ir ērti par to runāt. Taču tomēr, kamēr nepazīstiet viens otru, akurāt ar visu pēc kārtas, taustaties un skaties viņa reakcijas. Sveika, esmu Kristīna Dakstiņa, nesen certificēta savādē, un tu esi manā kanālā. Spied seko pogu, lai ik nedēļu nepalaistu svaigāko saturu. Pirmā vietā ir drāma. Ok, ja tev ir dzīvē patreiz drāma, kas tev ir vajadzīgs, lai tas beigtos? Ko tev ir jāizdara, lai tu varētu izpūst gaisu? Neviens nav vainīgs. Tas ir randiņš. Tā ir tā tava uztvere. Pati esi neuzmanīga, ka līdz šim viss ir aizgājis. Uzņemies atbildību par situāciju, ja? Sagramo, ejot uz randiņu, visu atstāj mājās. Situācija ir tā, kas ir jārisina, nevis jāveido no tās drāma. Vienkārši paklusē, ja tu nezini, par ko parunāt tajā brīdī, kad tev ienāk galvā drāma. Pirmkārt, ja vien tavs randiņa biedrs nav tavs kolēģis vai kaimiņš, viņam nav nejausmas, par ko tu runā, un tāpēc viņam nebūs intereses pār biroja tenkām vai ģimenes kaut kādām mazajām ķildiņām. Turklāt, sūdzoties par savu darbu, tiek pārkāpts pirmais noteikums – negatīvisms, jeb drāma. Neslēdz iekšā upuri un neuzliec savu depresīvo plīvuru. Randiņi paredz vieglumu un patīkams vibrācijas. Lai gan, kad cilvēks žēlojās, viņš atļaujas parādīt sevi vāju. Savā veidā mācās iegūt uzmanību. Šajā brīdī abstrahējies no savām emocijām un priekšstatiem. Esi dzirdējis tādu teicienu: ja tev kas besī, tas visdrīzākais ir tevī. Ja kaut ko dievini, tad tas arī ir tevī. Otrā vieta – finansiālā situācija. Neatkarīgi no tā, vai esat bankrotējusi vai bagāta, neviens nevēlas dzirdēt par tavām finansēm pirmajā randiņā. Saglabā šo sarunu, lai dalītos tajā, kad jūsu finansiālajai situācijai faktiski ir kāda ietekme uz attiecībām. Trešā vieta – bijušie. Kāpēc mēs to darām? Mēs visi zinām, ka tā ir briesmīga ideja, bet tomēr šķiet, tā ir tik vienkārši uzziedoša kaut kur starp nākotnes plāniem un starp ceļojumiem, kuri ir bijuši. Bet, ja nopietni, ja vien viņš neuzdod konkrētus jautājumus par taviem bijušajiem, paturi šo informāciju pie sevis. Tas nav interesanti, un tas jūsu randiņam rada iespēju, ka tu joprojām neesi tikusi pāri viņam, savām bijušajām attiecībām. Tātad, kurš, ja tāpat ir sava veida patiesība? Un ja viņš par tām sūkstās, tad novelc līniju. Robežas novelkās pirmajos randiņos.
Tieši tā. Ne jau mēs ļaujam kāpt sev uz galvas un aprunāt citus, bet parādām, ka neesam tādi tipi cilvēki, kas runā ļaunu, negatīvu un nosodošu par cilvēkiem, kas ir bijusi mūsu dzīves sastāvdaļa. Tā arī palūdzu, atvaino, taču es palūgtu tev neizteikties par bijušajiem tik neapdomīgi. Es zinu, ka mums visiem sāp, kādam mazāk, kādam vairāk, taču es nevēlos nokļūt to cilvēku pusē, kas kļūst toksiski un domā ļaunas domas. Es izvēlos svinēt dzīvi, baudīt burbuļus un kaifot no dzīves. 4. vietā – reliģija. Ja vien jūs neesat satikušies, pateicoties kādam iepazīšanās portālam, kas saistīts ar kristietību, kādiem fórumiem, kas ir saistīts ar to tēmu, vai iepazīšanās saitiem, vēlams izlaist šo reliģisko sarunu nedaudz uz 2. un 3. Ir labi iegūt skaidru vīziju, ja tas ir tev dārgs sirdī, bet saglabā šo savu vieglo un nenosodošo attieksmi. Jo ir cilvēki, kas ir piederīgāki pie kādas reliģijas, taču nepraktizē. Un tīri teorētiski nebūtu pat pret pašiem pāriet uz citu vai ļaut bērniem iegūt ticīgāku cilvēku reliģiju, esot jau attiecībās. Ir lielisks teiciens: ar savu reliģiju citā namā nesprediķo. Turpinam ar 5. punktu – politika. Ja vien tu neesi iekšā politikā vai tu šāda tipa iestādēm, tad nekļūsti par dīvānu ekspertu. Ir labi saprast, kurā virzienā cilvēks skatās ar savu politisko pārliecību, lai nebūtu galīgi konfrontējošas situācijas. Es iesaku neizteikt savu sašutumu, lai neinscenētu tās sižetcienīgu randiņu sarunu. Par šo varēsiet parunāt, ja visas kārtas būs salikušās jums par labu. Atceries, strīdā vai karā uzvarētāju nav. 6. vieta – intīmā dzīve. Saprotams, ka šī tēma ir svarīgākā no minētajām tēmām, jo tās dēļ cilvēki šķirās un sajiet kopā. Taču aizrauties ar šo tēmu, kā ar karognesi pirmajā randiņā, nevajadzētu. Starp citu, vai esi ievērojusi, ka mēs visbiežāk pieķeramies lietām, uz kurām mums šobrīd ir sajūtas visvairāk, kur ir salauztā sirds, piemēram, bērni, precības, labiekārtošana, kaķi, suņi, kroņi un vispārējais. Viss šīs tēmas mums aktualizējas kā kampaņveidīgi, un īsi pirms realizācijas mēs fokusējamies uz viņu, gluži kā seksuālā dzīve. Ja cilvēks ir izšķīries nesen ar partneri, ar kuru nav bijusi īsti intīmā dzīve, tad šī ir kampaņveidīga aktualitāte arī randiņos un sarakstēs. Jā, uztver to saudzīgāk. Iespējams, cilvēkam nav ne vainas, tik vienkārši sāp sirds par to tēmu, jo beigās viņš var baidīties, ka varētu uzskriet uz frigides. Es gan nerunāju par tiem tipiņiem, kas sūta kailbildes. Tas gan neskaitās adekvāti. Ja iespējams, atbildi uz šiem jautājumiem ar pretjautājumiem, kas tev interesētu. Te būs īstais laiks, lai izietu ar sev aktuālo sāpi un vajadzībām. Jā, tieši tā. Tas ir īstais laiks, ka tu novilksi savu robežu un parādīsi, ko tev vajag. Ja mēs to nosaukt par drošo minimumu, kas viņam būs jāsniedz tev. Redz, es jau minu, kad pirmajos randiņos mēs novelkam robežas, nosakam savu minimumu un vērtības. Tāpēc nekautrējies pateikt skaļi savu vīziju, kas ir džentelmenis priekš tevis un kādam viņam ir jābūt. 7. punkts – laulības un topošie bērni. Ja tavs randiņa biedrs tev jautā par laulību un bērniem, ir pilnīgi labi un piemērot pateikt to, ko redzi kaut kad nākotnē. Jā. Saglabā atbildi vieglu un ātru un nesāc iedziļināties. Jūs abi vēlaties būt vienotībā, tā teikt, vienā laivā. Šī noteikti ir saruna, kas jums ir nepieciešama, pirms lietas sāk kļūt nopietnas. Tātad secinoši. Tas notiksies varbūt 3., 4. randiņā, bet ja pārāk iedziļināsies tēmā jau 1. randiņā, tad iespējams nebūs pat 2. randiņa. Kāpēc? Jo attiecībām vajag gaisu. Ja skat, pāris randiņi, kopdzīve, kaķis, hipotēka, remonts, bērni, precības un nonāc sākuma punktā pie salauztas silas.
Secinoši, nesasteidz. Un ja nu viņš sasteidz, es dzirdēju šādu teoriju, ka iespējams viņš vēlās apgredzenoties, lai tu nekur neaizmuktu. Jo patiesībā viņš kaut ko slēpj, un pēc kāzām izrādās, ka viņš ir savādāks. Iespējams, viņš nemaz nav tik lielisks, kā izliekās pirmajos randiņos, un pēc kāzām burtiski vienkārši pazūd no mājām uz vairākiem vakariem, vai vienkārši sāk retāk ierasties mājās, vēlāk ierasties mājās, vai sāk aizdzerties. Izrādās ir spēlmenis vai, kas dramatiskāks, dzīvo dubulto dzīvi. Tas nedod vaļu izbaudīt sākuma posmu, kurš starp citu ir vajadzīgs, lai neiekristu kārtējās toksiskās attiecībās. Vismaz 10 randiņi, lai iepazītu viens otru un izbaudītu uzmanību. Izprastu vērtības, traumas, redzējumu par attiecībām un nākotnes plāniem. Es nesaku, ka visos gadījumos ir tā. Tu esi savas lēmas kalēja, un tikai tu vari savai intuīcijai ticēt. Šī ir virspusēja informācija, par kuru tev ir vērts padomāt. Neiekalšo, kā reizrēķina. Katrai situācijai un katram cilvēkam ir savādāk. Mēs esam indivīdi, un ir miljoniem situācijas, gluži kā cilvēki, kas veido dažādību. Neuzliec zīmogu. Ja vēlies uzzināt, kādas vēl ir tabū tēmas, par kurām nebūtu korekti dalīties pirmajā randiņā, atsūti man ziņu uz info@savedē.lv ar tekstu vēlos uzzināt tabū tēmas, jo man ir sagatavots materiāls tieši tev.